Apustuļa Pētera pirmā vēstule. Pirmā nodaļa. Pēteris, Jēzus Kristus apustulis svešiniekiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitānijā, ko Dievs Tēvs pēc iepriekšējā lēmuma izredzējis, garā svētīdams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacināti ar Jēzus Kristus asinīm, žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi. Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nenovīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad līksmosieties tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskundināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas tak ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan nesat to redzējuši, uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami un priecādamies neizsakamā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsiet savu ticības galamērķi dvēseļu pestīšanu. Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas sludināja jums nolēmto žēlastību. Gribēdami izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet no jums nāk par labu tās lietas, ko jums tagad pauduši tie, kas jums evaņģēliju sludināja svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Šais lietās pat arī eņģeļi kāro ieskatīties. Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri brūdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiek pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojat savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēka stāvokli neievērodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadat bijībā savu svešniecības laiku. Jūs zināt, ka esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, no savas aplamās no tēviem mantotās dzīves, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, kas atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem, un to godā cēlis, un tā, kā jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai, uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atzimuši, ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jo visa miesa ir kā zāle, un visa viņas godība kā zāles zieds, zāle nokalst, un viņas ziedi nomirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet tas ir tas vārds, kas jums ir tapis kā prieka vēsts sludināts. Otrā nodaļa.
tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu liekulību un skaudību, kā arī visas melnesības, kārojat, kā pat labam piedzīmuši bērni pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmest, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku Cijānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad no jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem, akmens, ko nemacēlāji atmetuši, tas ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens, par kuru krīt un klints, pie kura piedauzas. Tiem, kas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolēmti. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Mīļotie, es jums pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. Dzīvojiet krietni, godīgi pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Esiet paklausīgi ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ. Ir valdniekam, kas ir pār visiem, ir pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu, kā svabadi, bet ne kā tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apseks, bet kā Dieva kalpi. Turiet visu godā, mīliet brāļu saimi, bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas Dievu apziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciestams. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesit sitienus pārkāpumu dēļ, bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga. Trešā nodaļa. Tāpat sievas esiet paklausīgas saviem vīriem, lai ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi
bez sludināšanas tiktu iegūti, redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi. Jūsu rota, lai nav ārstīgs matupinums, zelta lietas, kuras sev apriekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā, tas ir Dievam dārgs. Jo tā arī citkārt greznojās svētās sievas, kas cerēja uz Dievu, būdamas paklausīgas saviem vīriem. Kā Sāra bija paklausīga Ābrahamam, saukdama viņu par kungu, par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darat labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. Tāpat vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievieti, kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir arī žēlastībā dotas dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas. Bet beidzot, esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nec zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savus lūpas, ka tās nerunā viltu. Lai viņš nenovēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā. Jo tā kunga acis ir vērsas uz taisnajiem, un viņa ausis atvērtas viņa lūgšanām, bet tā kunga vaigs ir pret tiem, kas dara ļaunu. Un ja kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsaties pēc tā, kas labs, bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstaties no viņiem, nes iztrūkstieties, bet turiet kungu Kristu svētu savā sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties savas cerības dēļ pret ikatru, kas no jums prasa atbildību. Tomēr, gan ar lēnprātību un bijību, paturot labu sirdsapziņu, lai kur jums ceļ neslavu, top kaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus. Jo ir labāki ciest, darot labu, ja Dieva griba to prasītu, nekā darot ļaunu. Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs garā darīts. Tanī viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja Noās dienās, ka taisies šķirstu, kurā izglābās no nedaudzas, proti 8 dvēseles caur ūdeni, kas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glāb. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir uz Dievu vērsta laba sirdsapziņas izlūkšanās, dibinoties uz Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Ceturtā nodaļa. Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas ir sācis ciet miesā, ir mitējies no grēka. Tā kā viņš miesas dzīvē atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Jo pietiek, ka pagājušajā laikā ir izpildītas pagānu gribas, bet kad esat dzīvojuši baudās kārībās, vīna skurvumā, dzīrās un nosodāmā elku kalpībā. Par to viņi brīnās,
ka jūs nepeldat līdz tai pašā posta dzīves traumē un zaimo jūs. Tiem būs jādod atbildība tam, kas drīz tiesās dzīvus un mirušus. Jo tādēļ arī mirušiem ir prieka vēsts sludināta, lai tie kā cilvēki būtu tiesāti miesā, bet dievišķā veidā dzīvotu garā. Bet visu lietu gals ir tū klāt pienācis. Tad topiet saprātīgi un skaidrā prātā, lai jūs varētu Dievu lūgt par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu. Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, bet visās lietās, lai Dievs tiktu pagodināts ar Jēzu Kristu, viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā, kā jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Jo neviens no jums, lai necieš būdams slepka vai zarlis vai ļaundaris, vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet lai pagodina Dievu ar šo vārdu. Jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama. Bet ja papriekš pie mums kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam. Un ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks. Tātad, lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas labu darot, nodod savas dvēseles uzticīgajam radītājam. Piektā nodaļa. Vecākos jūsu starpā tad pamācu es, arī būdams vecākais un Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks. Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, nepiespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz ar negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds. Nekā tādi, kas grib valdīt par viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmām pulkam. Tad, kad augstais gans parādīsies, jūs saņemsit nevīstošo godības vainagu. Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi savā savstarpējā satiksmē apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turēties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visa žēlastības Dievs,
kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen. Ar Silvānu, uzticamo brāli, kā man šķiet, es jums esmu rakstījis īsos vārdos, pamācīdams un apliecinādams, ka tā ir patiesa Dieva žēlastība. Tanī stāviet. Jūs sveicina līdzi izredzētā Bābelē un mans darbs, dēls Marks. Sveiciniet cits citu ar mīlestības skūpstu, miers jums visiem, kas esat Kristu.